Fakti, ko nezināji. Nosauc 3 lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Pirmā lieta noteikti tā ir ģimene. Otrā lieta tas ir sports. Un trešā ļoti svarīga funkcionēšana tā ir ēšana. To, ko man sieva vienmēr gatavo tā kā restorānā. Vai ir kādi rituāli vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa. Tā ir mana ziemas peldēšana, tas ir ziemā ir obligāti. Un pēc tam noteikti tā ir pasēdēšana ar ģimeni, ar draugiem, gandrīz katru otro nedēļu, ja ne katru nedēļu, tā ir pirtiņa pašam mājas izkurinam, sēžam un kaifojam. Forši ritīgi tā ir, katram to novēla. Vai uzskati, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Protams, ir ļoti svarīgi psiholoģiskai sagatavotībai, jo tas ir pat īstenībā tā ir panākuma atslēga visam tam, ko tu dari. Tā ir. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko, izņemot svarcelšanu. Es vispār tāds kuram es noteikti sekoju līdz olimpiskām spēlēm, ja mūsie tur cīnās kaut kur uz medaļām, kaut kur augstākām vietām, man patīk. Bet tā ikdienā, kas noteikti, tas ir vienīgais, kam es tāds sekoju. Man neviens Elks vispār nav sportists, bet Kristaps Porziņš, ko spēlēs basketbolu, man patīk, kā viņš danko, ko viņš dara. Sveiciens Kristapam, jā. Zinot, ka spēkavīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats proti pagatavot? Es visus savus mīļākos ēdienus pagatavoju ar savu domu spēku, ar sievas rokām. Bet es pats noteikti, man pat neslikti sanāk, tas ir olu kultenis, tāds ir tik labs, tur ir pieniņš, tur ir sieriņš sarīvēts un kas tur vēl kaut kas tādu visādi. Tas man pat sanāk labi, es jāsmējās. Pārējais jau, es nejaucos tajās lietās, kas man nesanāk, un es uzticos ļoti labi to sievai darīt. Kāda veida ģimenes atpūtu tu izvēlētos? Noteikti kopā, kad es ar visu savu ģimeni kaut kur aizbrauktu, visticamāk pie kādiem ūdeņiem, kaut kur tādu vienkārši tādā sportiskā gaisotnē, tas man būtu labi tāds. Pastāsti par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Man tāda personas kā tāds arī sportā, man nav tāda Elka. Es saku, vienīgais, ko es skatos basketbolu, to es paskatos, ka ir sezona, bet tāda iedvesma smelties nav, tiemžēl, man nav. Es pats sevi esmu iedvesmu un es mēģinu būt pārliecinošs un arī motivēt daudz citu. Ja man tas izdodās kaut vai 5%, es esmu jau ļoti priecīgs par to. Tā kā man iedvesma ir, man ģimene vienkārši tā man dod, jo katram vīrietis ir tāds, kāds ir viņa sieva, viņa emocijas, viņš to dara un kas aiz viņa paliek, viss tas ir tā ģimene. 3 pozitīvas īpašības, kuras tu gribētu redzēt cilvēkos. Lielajos cilvēkos es gribētu redzēt, nelietojam alkoholu, samīļojam savus ģimenes, samīļojam savus bērnus, vairāk veltam laiku ģimenēm. Kas ir laime tavā izpratnē? Laimīgs ir tas, tas īstenībā tāds diezgan plašs jautājums īstenībā. Tas, cik tu esi laimīgs ar to, kas tev ir, nevis tik daudz tev ir, bet ar to, kas tev ir. Un kā tu to izbaudi, to ikdienas procesu, jo es saku, piemēram, kādam ir konts, ir dikt liels pills, bet viņš iekšēji, ka parunā cilvēkam, viņš ir tukšs, viņš nav sevi atradis, viņš nav laimīgs, nejūt no tiem cipariem tā laime ir. Un ir tāds, kas varbūt strādā no algas līdz algai, varbūt tās, bet viņš ir dzīvotai savā mazā pasaulītē, viss tas, un es ar viņu parunāju, viņš cilvēks ir atradis to, un viņš netiecās varbūt ne pēc kaut kādām lielākiem skaitļiem. Viņš ir ritīgi laimīgs, tas ir svarīgi, jo tā laime ir tā, kas tev ir apkārt, tie tavi cilvēki, kas tev veido to visu. Svarīgi jau tas, lai tev būtu tāds labsajūta un miers tur, kur tu esi. Mani ģimene viennozīmīgi, tas man dod manu enerģiju, tas man ir visu enerģiju, visur mana dzīvē devusi. Jo es nebūtu sieva šāda, nezinu, es tik tālu sportā tikt, jo viņi man dotu iedvesmu, jā. Fakti, ko nezināji.